Pašvaldība Rīgā dažu gadu laikā apņēmusies uzbūvēt 40 jaunus namus. Tādējādi tikšot likvidēta rinda uz pašvaldības dzīvokļiem. Šodien vienā no objektiem tika svinēti Spāru svētki. Turpina Uldis Jaunzems. Rindā uz pašvaldības dzīvokļiem Rīgā šobrīd gaida aptuveni 7000 ģimenes, pārsvarā sociāli neaizsargātie un denacionalizēto namu īrnieki. Rīgas doma iecerējusi šo rindu likvidēt dažu gadu laikā. Jau oktobrī noslēgsies konkurss, kurā pašvaldība cer atrast būvniekus šim projektam. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, es domāju, šie nopietnie būvētāji paši būs ieinteresēti būvēt pēc iespējas ātrāk, un tādā brīdī, kad objekti ir pabeigti, tad arī faktiski sāks visu šī finansējuma nodrošināšana no Rīgas domas puses, jo būvniekiem jānāk ir arī ar savu finansējumu, tie ir konkursu noteikumi. Jaunie nami atradīsies Rumbulā, Imantā, Ziepniekalnā, Pļauniekos, Purciemā, Bolderājā un Juglā. To celtniecība pilsētai varētu izmaksāt ap 40 miljoniem latu. Šodien Spāru svētki tika svinēti Ulbrokas ielā. Vēl pirms pusgada šī teritorija Ulbrokas ielā bija krūmiem un zālēm aizaugusi. Tagad šeit slēdzās daudz dzīvokļu nami. Pirmie iemītnieki savas dzīvokļu atslēgas saņems jau ap jauno gadu. Pēc tam, kad kļuva zināms, ka būvfirmas 1. septembrī nevarēs nodot vairākas Rīgas skolas, jo trūkst kvalificētu strādnieku, domas vadība lielu uzmanību pievērš darbu izpildes grafikiem citos objektos, arī šajā. Viss ir ļoti labi, gan pēc kvalitātes runa, gan arī pēc visiem termiņiem, salīdzinot ar atsevišķiem objektiem, kur notiek skolu remonti, kur mums bija problēmas ar dempingotājiem un viņi nevar ievērot tagad tos termiņus. Šeit viss ir ļoti labi. Pašvaldības dzīvojama māju kompleksā šobrīd strādā 450 celtnieki, bet tuvākajā laikā būs nepieciešams vēl 300 cilvēku darba rokas. Būvnieki atzīst, ka atsevišķiem uzņēmumiem kvalificētu strādnieku trūkums nākotnē var radīt problēmas. Mums nav milzīga problēma ar kvalificētu darba spēku, jo saņemot cilvēcīgu algu, samaksājot nodokļus, tas tomēr cilvēki ļoti augstu vērtē un viss strādā. Tomēr ekonomikā kopumā ir šī problēma, jo labākie darbinieki ir aizbraukuši liela daļa, un ja gadījumā sāksies ekonomiskais uzplaukums, mums radīsies problēmas Latvijā. Pirmajos 3 Ulbrokas ielas namos 480 iemītnieki varēs ievākties vēl šogad, bet nākošu vasaru tiks pabeigtas visas 5 mājas ar 792 dzīvokļiem, kā arī plaša autostāvvieta. 5000 dzīvokļu programmu Rīgas doma cer realizēt 3 gadu laikā. Uldis Jaunzems, Valters, LNT.